ja bērns sāk uzvesties tā kā aroganti, kad viņš tā kā labāks un spējīgāks, šeit īstenībā jautājums ir par to, ka bērns īstenībā nejūtas tik labi un spējīgi. Un ka viņš īstenībā ļoti intensīvi vēlas dzirdēt, ka viņš ir pietiekami labs. Un tad jāskatās ir tādā ikdienā, kā mēs ar bērnu komunicējam, tas, ko stāst iepriekšējā vecumposmā, un arī visos citos iepriekšējos. Es šo ļoti daudz atkārtoju, ka bērnam ir ļoti svarīga autonomija, un kad ir jāsaprot, ka tajā vecumposmā, ja bērns var mazgāt rokas pats, viņš mazgā pats rokas, ka nevajag iet viņam nomazgātās rokas un noslacītās rokas, vai arī bērns pats zina, kur stāv dvielītes, viņš aiziet paņem dakšiņu un tam līdzīgi. Visas šās lietas, ko bērns zina, attiecīgi šim vecumposmam, tas ir jāļauj bērnam darīt, jo, ja mēs neļausim, mēs viņam tā kā samazinām to viņa pašvērtējumu sajūtu, un viņš meklēs šo te apstiprinājumu, kur es esmu pietiekami labs. Un jūs nevarat tā, kad mazs bērniņš tagad jūs visu darīsiet bērnu vietā, un tad, kad viņam būs 10, 11, 12 gadi, ka tagad viņš darīs lielas lietas un projekts. Nē, lai bērniņš varētu darīt lielas lietas, viņam jāspēj sākumā darīt mazas lietas.